Gaidot. Bet kāds gulēja slims, Lācars vārdā, Betānijā. Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu: Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Jēzus to dzirdējis, viņš vēl 2 dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās, un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem: Lācars nomiris, un es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Grūti saprast, kāpēc Jēzus gaidīja veselas 2 dienas, pirms devās pie Lācara un viņa ģimenes. Viņš tos ļoti mīlēja. Kāpēc tad gaidīt? Vai tiešām tikai tāpēc, lai stiprinātu mācekļu ticību? Šāda attieksme var šķist pārlieku skarba. Arī es gribētu Dievam uzdot šādu jautājumu. Kāpēc jāgaida tik ilgi, pirms steigties palīgā, kungs? Jēzus nekad neatbild uz šādu jautājumu. Izskatās, ka vismaz viņš ir mierā ar to, kā Dievs risina šīs lietas, un tomēr beigās viņš dodas pie Lācara, kaut arī ar nokavēšanos, kaut arī visi jau ir zaudējuši cerības, bet nekas nav par vēlu. Jēzus pamodina Lācaru no mirušajiem. Ar Jēzu nekad nekas nav par vēlu. Kā rīkoties mums? Ir jātic un jāpaļaujas, ka Dievs ir Dievs, un brīžos, kurus neizprotam, mums jābūt pacietīgiem. Tomēr viena lieta ir skaidra. Dievam patiesi rūp viss, kas ar mums notiek. Viņam rūp tik ļoti, ka viņš piedzima kā cilvēks, lai dzīvotu mūsu vidū, lai pieļautu pret sevi vērstu nodevību, ciešanas un krusta nāvi. Un tas viss, lai sagrautu ļaunuma varu pār mums. Un tagad ik viens, kas viņam tic, dzīvos mūžīgi. Kungs, es mēģināšu būt pacietīgs brīžos, kad neizprotu tevi. Palīdzi man manā neticībā. Āmen.